Tā, numur 2, nekur neesmu aizgājis, esmu šeit. Kamēr esmu šeit, atradās vēl viena jaka. Atradās jaka, un es jums varu parādīt ar lietas, ko izvēlās cilvēki. Te tāpēc, ja, bet ko mēra cilvēki arī šeit ir somiņā gēs. Paskatieties, meitene gribēja kaut kas ar viņai nederēja. Un te var paskatīties arī, tā kā, kas interesē citiem cilvēkiem. Nu, tur ir džinses, kāda meitene mērīja. Bet, kur ir? Kad, meitene atrada pa 5 arī tādu blūzi. Paskaties, pelēka smuka. Un starp citu nosaukums blūzei ir. To parādīšu jums. Nu kā cilvēkiem? Tas krekls tā, 100. Sens. Ok, sens. Forša pelēka blūze ar kaut ko saskaņots, ja? Tad, kad tev nav ko vilkt, teiksim, ar maniem pelēkajiem zābakiem no Chloe, tad mierīgi var. Tas interesanti. Nu jā, meitenei nederēja gaisu, bet citreiz cilvēki atrod kaut ko to, ko tu pat arī, kur ir Wranglerenes, ko viņi gribēja un nesanāca. Laikam neuzsēdās, bet Wrangler pa 5, nu, tu varētu nekur nenopirkt īstenībā, ja? Skaties, your 6 cents, ja? Nu, tāda kokvilna, ja? Nu, un tas viss kopā, teiksim, to, ko viņa mērīja, nu, īstenībā tas ir baigi labi, baigi stilīgi. Kāpēc viņa nepaņēma, laikam kaut kā īpaši neuzsēdās, tā ir tāda vasaras žaketīte, pie tam vēl viņa ir labā stāv, viņa ir jauna. Re, kur ir, kas pa lietu, ja? Jauna. Lūdzu, jauna. Lūdzu, izmērs viņai. 42. Bet ja tev nav, ja? Jauna žaketīte, nu, kāpēc nē? Nu jā, reku Wrangler, jā, tu saproti, jā, Wrangler, labais Wrangler, kur ir, tieši tu var iekšā uzreiz ieskatīties, ja, ka tas ir 29. un 32. garums, tā kā, es saku, ir jau lietas, ko tu vari nopirkt un atrast, kur ir, jā. Nu, manā skatījumā labas bikses. Nav nekāds lubaņčiks īstenībā. Kamēr es te filmēju, manu garderobu ņēma. Bet man džinses nevajag, meitenes man ir. Bet viņa tiešām atrada super. Es esmu Levis bikšu mīļotāja. Kaut gan šis man noteikti derētu, bet man Levis, jā, jūs saprotiet. Bet nu šitā foršā blūze, jā, teiksim. Bet nu atkal, man ir, es nezinu, vai vajag, vai es viņu vilkšu, bet man tagad ir pārdomas vēl viens objekts man ir. Tagad es atradu vienu interesantu lietu, tūlīt es jums parādīšu. Mēs te tumsā, jo te tā tagad ir, jūs saprotiet. Un rekur, es atradu šīpskinu. Metalīti džeketīti pa 5 eiro. Nu, kur tu vēl var nopirkt pa šīpskinu pa 5 eiro? Nekad dzīvē un nekur, ja nu vienīgi Norten grib. Un man ir tāds jautājums, vai es varu viņu pamērīt. Zin, kā tas ir futbola komentātoru čekete no 70. Kādreiz visi futbola komentātori, kādos komentējumos, ziemā, augsteni, visi futbola komentātori ir tādās čeketēs. Man liekas, ka tas ir mazais izmērs, bet tas ir kaut kāds tāds unisex. Nu, rekur tāda džeketīte. Jā, gribētos jau kaut ko elegantāku, bet 5 eiro, bet 5. Nu, tāda klasika. Nu, jāpadomā. Tad, kamēr es biju, nebija cilvēki, un tagad cilvēki ir vairāk nekā saprašanas un ļoti daudz. Bet man te patīk pastāvēt, paskatīties, ko cilvēki viņiem pamērīt, un tas viņiem galvā kādas lietas cilvēki atrod sev. Tā kā, būs otrā daļa, pagaidiet, tūlīt es uzvilku to šīpskinu čeketītī. Varbūt uzvilku, bet viņi ir maziņi un stīvi, un tas nav tas, ko es gribēju, bet, protams, ja tu gribi paņemt kaut kādu un vilkt ar gariem svārkiem un boho zābakiem būtu forši, bet man viņa ir pa mazu. Un, protams, ka man ir te. Nu, tā kā pagaidām mums te nekas ar viņu nesanāks. Nu, paldies Dievam, es jau meklēju
Panilenkout īstenībā. Bet, nu, es esmu kaut kur tuvu šitam te visam. Nu, te gaisma tāda, kāda var būt, jo šeit ir antīka lampa. Tā es tagad sēžu zem tādas lampas, un man kaut kas līdzīgs mājās arī. Tagad es te sēžu viņa tumsā, un, protams, ka, nu, gribētu tādu rezumē par šo veikalu. Nu, īstenībā ir ļoti daudz labas lietas. Protams, ja tev galīgi nav nekāda saprašana, kur kā pirkt, un ja tu nezini savu, kā saka, krāsu gāmu, un ja tu nezini, kāds modelis tev piestāv, nu, tad tas ir kaut kāds speciāls jautājums. Paņem līdzi stilistu, starp citu. Arī, kur ir bilde pie viena, kamēr mēs te sēžam. Nu, kamēr sēžu šī gaismā, tā, nu, ko es to varu pateikt? Nu, paņem līdzi stilistu, jā. Mūsu valstī stilistu pakalpojumi ir pieejami. Un, protams, lai paņemtu līdzi stilistu, kas ir profesionālis par vintage drēbēm, tātad, nu, tu varētu griezties pie manis īstenībā, jā. Varētu mēs ar tevi, tad, ja tu gribētu kādreiz kaut ko nopirkt vintage veikalā un kaut ko saprast, kas tev piestāv un kas tev nepiestāv, nu, tad varētu, kas saka, sarunāt randiņu un tad noskaidrot, kā mēs varētu vienoties un kā es tev varētu palīdzēt. Nu, protams, ka šis darbs ir ļoti darbietilpīgs, ja jūs saprotiet. Un, protams, vienmēr katrs darbs arī ir apmaksāts šajā jautājumā. Tātad, nu, tad varat uzrakstīt privāti vēstulīti man. Un tad es, kā teicu, es varu būt jūsu ceļvedis antīkajā pasaulē un arī vintage veikalu ģemēšanā. Jā, ir sevišķi tad, kad ir ļoti labas cenas, kad ir labi piedāvājumi, ka tiešām tu vari investēt gardrobē un tur būs tādas drēbes, kas būs tā kā nevienam, kas būs labas kvalitātes un, protams, ar maziem tēriņiem, kā saka, ar labiem ietaupiem, tā kā skaiti savu naudiņu, ja grib labi izskatīties, kā saka, domā, ko pērc, apdomā labi. Un, var sakot, redzēsimies vēlāk, piesaku Džina Heilī. Paldies visiem, kas jauniņi atnākuši un redzēsimies vēlāk. Tā kā, nu, mājās rādīšu, ko es nopirkusi. Čau!